tiešām nav vienkārši. Make some noise for our friend from Guatemala. He only toast to bar left for him. This is definitely not the easy thing to do. Luis nav braucis padoties tik tālu ceļu vērot, un padoties tas būtu neprāts, bet viņš jau ir pašā galotnē kvalifikācijas uzdevumiem. Un arī nākamajā skrējienā būs viņa tautietis. Redzēsim, kā beigsies. Viņam ir palikuši tikai 4 reizes, 4 toastu bāri. 4 tikai. 4 more. Only 4 left. Make some noise for our friend from Guatemala. So, 1, 2. Vamos! Vēl divi. Nav viegli. Nav viegli. Un 1. And the last one. Aplausi. Luis Roberto Escobars pabeidz savu skrējienu. Ir redzams, viņš ir izpumpējies, bet laimīgs. Izpumpējies, bet laimīgs. And we continue with our third run. We have a long day, so we have no time. We have to move on with our competition. And in our third run, I want you to give applause for our first participant, Andrei Kalinkin from Ukraine. Make some noise. Un pirmais skrējiena dalībnieks Andrejs Kalinkins no Ukrainas. With the t-shirt, yes, I'm true, okay? That's good. Our second participant representing Latvia, Eduards Paškovs. Make some noise. Aplaus Eduardam Paškovam no Latvijas. And our third participant in the third run is David McKnight from Guatemala again. Un vēl viens Gvatemalas dalībnieks Davids McKnight. Okay guys, get ready. Ko skatītāji, kā mēs jūtamies? Ir labi? Paliek siltāk nedaudz, ja? Šodien šeit un tagad pasaules čempionāts ielu vingrošanā spēku un izturības kategorijā. Eiropas sporta nedēļas atklāšanas pasākums oficiālais. Ja liekat kādu bildīt sociālajos tīklos, neaizmirstiet uzlikt hashtagu #BeActive. Ko, dalībnieki gatavi? Tiesneši gatavi, ja? Judges are ready? Okay, participants take the places. Participants ready? Judges are ready? 3, 2, 1, go! Un tā pa vidu Latvijas pārstāvis Eduards Paškovs. Tuvāk tribīnēm Davids McKnight no Gvatemalas un tuvāk ekrānām Ukrainas pārstāvis Andrejs Kalinkins.
Andrejs jau ir ticis pāri pirmajam šķērslim un dodas tālāk. Tātad pirmajā pozīcijā mums jāuztais 5 tīras spēka izējas. 5 tīras spēka izējas. Pēc tam ir 40 reizes jāpārlēc pāri kastē, ko tagad demonstrē Andrejs, ar abām kājām pieskaroties kastē. Tas ir ļoti būtiski, ar abām kājām pieskaroties kastē. Un jāuztais ir 5 tīras spēka izējas. Andrejs pagaidām ir izrāvies, bet es atgādināšu, kā jūs redzējāt iepriekšējā randā, šeit ir ļoti svarīgi sadalīt savus spēkus tā, lai neizpumpētos pašā sākumā un līdz pašām beigām būtu iespējams nobeigt šīs sacensības. Jā, mums ir speciāli tāda sieniņa, kurai nedrīkst dalībnieki pieskarties, un tāpēc tas ir ļoti sarežģīti. Māri, ja es būtu, piemēram, tāds normāls džeks, kas steigā uz zālīti, cik ilgi un kas man būtu jādara, lai es uztrenētos, ka es varētu piedalīties arī šajā čempionātā un par kaut ko pacīnīties? Lai par kaut ko pacīnīties, es domāju, būtu vajadzīgi vairāki gadi, jo šeit ir ļoti, tā tikai liekas, ka tādi vienkārši uzdevumi, kaut ko viņi tur dara, bet īstenībā tie džeki ir, nenormālie kiborgi, es viņus teiktu tā, jo te ir vajadzīgs ļoti liels spēks, un te ir vajadzīga tā izturība, kas ir vajadzīga, kad iedomājies, ka tev jau ar elpošanu aizsitās jau tā kā visi muskuļi, un tev ir jāturpina, un dažādas muskuļu grupas, un visu laiku kaut kas jauns, un jāturpina, un tas laiks tev spiež uz to galvu, un vēl tie pārējie dalībnieki. Līdz ar to arī šeit ir diezgan, es teiktu tā, pāris gadus vajadzīgs noteikti, lai sagatavoties tieši šai kategorijai, bet tieši tāpēc mums ir tautas klases sacensības tur. Priekš tiem, kas ir ceļā uz savu lielo olimpu, ir tautas klases sacensības, kur arī mums šodien piedalās tautas klases sacensībā daudz dalībnieki un gatavojās, lai būtu nākamie mūsu dalībnieki. Kā redzam, ir iestrēdz Edvards Paškovs no Latvijas, un dalībnieks no Gvatemalas ir ieslēguši uz spēku izējām. Jo spēku izējām mums ir ļoti stingri noteikumi, kas ir viens no būtiskākajiem elementiem ielu vingrošanā. Skatoties to, ko šie džeki performē šeit trasē, es domāju, ja Arnolds Schwarzeneggeris filmētu vēl kādu Terminatoru daļu, viņam vajadzētu dublieri, viņš pilnīgi noteikti to izvēlētos no kādiem šiem dalībniekiem. Ko skatītāji, uztaisam kārtīgu troksni Gvatemalas pārstāvim Davidam un Latvijas pārstāvim Eduardam. Ir jātiek tālāk, ir beidzot jāsalauž tas ledus. Čeki, jūs nav varat. You can do it, guys. You can do it, guys. Tāda, ko Edvards Paškovs ir ticis tālāk. Latvijas pārstāvs ir nedaudz iestrēdz. Un pats interesantākais, ja tu neuztais tīras 5 spēku izējas, tu iztērē ļoti daudz enerģijas, jo viņš ir uztaisījis jau tur daudz spēku izējas. Un viņš nekā nevar tikt tālāk. Bet viņam jāuztais pēc kārtas. Viņam jāuztais vairāk. Jā, viņš var atpūsties, bet viņam jāuztais viņas tīras. Mūsu dalībnieks no Ukrainas pagaidām turpina. Šeit ir jāuztais 30 reizes, jāuztais piesakroties ar cēli pie zemes. Šis vingrinājums ļoti būtisks, var arī, protams, lekt. Un Māris dod norādījums, lai mūsu Gvatemalas pārstāvs Deivids tiktu tālāk par pirmo uzdevumu, jo, kā redzams, spēks ir patērēts ļoti daudz. Arī Latvijas pārstāvim Eduardam Paškovam nenācās viegli to visu pārvarēt, bet tikmēr
Andrejs Kaļinkins no Ukrainas šobrīd jau ir veids pusi trases, pusi distances. Atgādinām, ka tiek ņemts visi laiki, vai ne, Māri? Visas laiks mēs ņemam un skatāmies. Jā, mums ir vienkārši, mēs startā uzņemam laiku un finišā mēs laiku nobeidzam. Un nav svarīgi, tā teikt, cik ātri var jūs iestrādzat kādā vingrinājumā. Noteikti ir vajadzīgi arī atpūta šeit kaut kur pa vidu, to viņi arī kaut kur izreikina, kur viņam īsti vajag. Es teikšu tā, pagaidām pirmais mums bija Marijus no Polijas. Viņš ir pagājušā gada arī viens no godalgoto vietēju pārstāvjiem. Viņš pagaidām ir diezgan nopietnā atrāvienā. Un, kā mēs redzējām, viņš nevienā mirklī pat īsti tur tā neatpūtās. Viņš atpūtās tikai beigās. Te arī parādās tā dalībnieka izturība, tā spēja līdz galam novadīt šo trasi. Un, jā, tas tiešām nav viegli, bet vīri iet uz priekšu. Variants nav, atpakaļceļ ir viss. Protams, atpakaļceļ nav. Es skatījos uz Marijus, uz pirmā skrējiena dalībnieku. Viņš man nedaudz atgādināja, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet arī slamtankā bija viens polis, kurš ļoti līdzīgs Marijusam. Es domāju, varbūt tas ir viņš. Grabo, ja? Grabo, man te meitenes pielabo, jā, Grabo no Polijas. Ļoti līdzīgs Marijušam Bramčikam, bet Marijus mēs noteikti redzēsim vēlāk. Jā, un tikmēr Andrejs ir izvirdījies jau tā diezgan nopietnā atrāvienā uz priekšu. Andrejs no Ukrainas, pilsēta Krivoj Rog. Andrejs ir starp citu ne tikai atlēts, bet arī aktīvs organizators ielu vingrošanas tādai dzīvei Ukrainā. Un daudz vada treniņus. Un ne tikai trenējās pats, bet arī nodarbojās ar to, lai arī citi viņa pilsētā trenētos un nodarbotos ar šo fantastisko sportu. Un tā pirmā stunda pasaules čempionātā ielu vingrošanā ir nemanot jau aizskrējusi. Mēs vērojam šobrīd trešo skrējienu. Un tajā ir devies Ukrainas Andrejs Kaļinkins, Latvijas pārstāvis Eduards Paškovs un Gvatemalas pārstāvis Deivids Maknaits, kurš arī ir pārvarējis jau pirmās divas disciplīnas un ir devies jau uz piepumpēšanos. It's the Black Widow, call me Miss White. I done been through it all, shootouts and fist fights. Brooklyn bitch, you go wrong, I get right. Back with a classic, now I'm getting 6 mics. Can't reach me on the phone, and send a bitch a kite. Man, I'm using in Hillsdorf, fair Chris Night. Stand behind Martin Luther King, but I'm all like Malcolm X. Gorillas beating on their chest, sitting right on Malcolm X. Please keep the peace, cause the power show me disrespect. My niggas put a soul to rest, and I don't wanna see you champagne at my campaign. Kim for mayor, told you I'm the same bitch from the escalator, and I ain't tripping. Ko nav viegli. Mūsu dalībniekiem tātad mums ir Andrejs Kaļinkins no Ukrainas ir izrāvējis priekšā. Viņam ir jāuztais 25 burpee ar palicienu uz paaugstinājumu. Un šeit mums ir jāveic Edvards Paškovs, tikmēr mums taisa 15 atspiedienus līdztakās ar ceļvielu pacelšanu. Un viņš jau ir noķēris Andreju. Kas to būtu domājis? Mēs likās, ka Andrejs jau ir aizskrējis visiem pa priekšu, bet Eduards ir blakus. Tikmēr mūsu Gvatemalas pārstāvis cenšas arī stipri neatpalikt. Nav viegli tiešām. Līdz ar to arī tāpēc, ko skatītāji varat dodam troksni mūsu dalībniekiem, tā teikt, viņi to pelnījuši. Jūs arī iesildat savus zilās nosulušās rokas. Paldies Dievam, mums nelīst, un tas ir galvenais. Galvenais, lai mums vismaz šodien nelīst. Ja mums šodien nebūs lietus, tad diena būs izdevusies. Es vienmēr esmu teicis, ka Dievs mīl ielu vingrošanu. Viņš viņu vienmēr svētīja ar diezgan labiem laikapstākļiem. Pats septembra beigās. Un tikmēr straujiem soļiem uz priekšu dodas Eduards Paškovs.
Iztukšots ir Andris Kaļiņkins ar burtiski pēdējiem spēkiem. Pilda uzdevumu. Jā, te bija arī redzams, ka Andrejs izpildīja tīras spēku izējas 5 ļoti ātri un aizgāja prom. Pārējie dalībnieki reāli iestrēgus nav ne īpaši tīrās tehnikas. Bet, tā teikt, bet spēki arī izsīkst. Arī Andrejam neskatoties to, ka viņš izpildīja daudz mazāk, bet viņš izpildīja vajadzīgās 5 reizes tīrā pareizā formā. Un tie, kuri ir pievienojušies mums tikai šajā brīdī, skatītāji, jūs vērojat 2. pasaules čempionātu ielu vingrošanā, spēka un izturības disciplīnās. Šeit centra sporta kvartālā mēs dodam starta šāvienu Eiropas sporta nedēļai un ar ļoti grandiozu pasākumu, kurā piedalās dalībnieki no ļoti daudzām valstīm, pat no tālās Gvatemalas ir braukuši, iemainījuši karsto saulīti pret Latvijas rudenīgo un spirdzinošo gaisu, lai piedalītos pasaules čempionātā ielu vingrošanā. Un šobrīd mēs vērojam 3. skrējienu, kurā piedalās Ukrainas pārstāvis Andrejs Kaļiņkins, Latvijas pārstāvis Eduards Paškovs un Gvatemalas pārstāvis Davids Maknaits. Un dalībnieki jau tikuši līdz priekšpēdējiem uzdevumam, nedaudz atpūšās, ievelk elpu, kā Māris jau stāstīja, ir ļoti grūti pildīt uzdevumu. Uz tev elpa ir aizsatusies un arī visu laiku pakausīt tikšķi chronometrs. And meanwhile, I will ask participants of the 4th run to get ready and come to the ladies with your flags. It's Ferenc Dobozi from Hungary, Maxim Rizing from Poland is already here. And I will ask Chong Ching Man from Hong Kong also to come here. But come please in a sweater so that don't be in a t-shirt yet. You can leave your sweaters here so that you don't get cold. I fight myself. I fight that. Just tell me how many murders left. I fight pain and hurricanes that I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building. Government aid and relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scar face. Who need a hero? Un šobrīd ļoti svarīgi darbojas Latvijas pārstāvis, kurš ir pēdējā uzdevumā. Uztaisam troksni! Uztaisam troksni! Ir!
Apsveicam, apsveicam. Sākumā nelikās, ka tā varētu notikt, bet Eduards kvalifikācijas skrējienu paveic pirmais. Vēl nedaudz. Bet kas ir būtiski, kad kvalifikācijā ir svarīgi parādīt labāko rezultātu, un pagaidām uz doto mirklī, Eduarda labākais rezultāts ir 15 minūtes, bet puiši ir jau daudzos citos raundos parādījuši daudz labāku rezultātu. Līdz ar to arī tie ir būtiski ne tikai vinnēt, bet vinnēt arī ar labāko laiku. Tas ir ļoti... Some noise to our Guatemala friend and friend from Ukraine, still competing here, still fighting to finish this qualification round. The Street Workout Power and Strength World Championship 2018 here in Riga, opening the European Sports Week. If you post anything on social media, Trešā skrējiena. Manām izpumpējušies, bet joprojām smaidīgi, joprojām smaidīgi. Un atgādinu visiem, ka šodien mēs atklājam Eiropas sporta nedēļu. Un jau pēc 3 dienām būs arī sporta fórums finansējums sportā, jeb cik maksā sports. Un tajā piedalīsies arī Māris, kurš pastāstīs, kā tad vispār var uztaisīt šādu veidu pasākumu. Saku visi, kuriem interesē ne tikai sportot, sacensties, bet arī organizēt Eiropas sporta nedēļā, ir iespējams uzzināt vairāk. And I will ask also all the participants to come here to get ready for their run. Come in some hoodies or some shirts on, because it's cold. We still, we don't know how quick they will finish. So when you are in this ready position, please have something to wear on you and take off right before you go out. Vai skatītāji rindās ir kāds, kurš ikdienā sporto, pats liet rokas? Ir kāds? Ir, jā, 1 roka, 2. Maziņais čipšu sēd ikdienā sporto? Jā? Spēlē futbolu? Ej uz zālīt, kad čaties? Datorā sporto? Ok. Apaņā, ko tu daras? Un meitenes zamāk, ko jūs darat? Neko nedarat? Vispār neko. Tāpēc droši vien arī jūs viens paši sēžat. Ja būtu, kas saka, sporti nodarbotos, tad tur ir plaša kompānija un jūs varat kādam pievienoties. Lai nav divatā jāsēž, lai nav garlaicīgi. Piemēram, kungs, kurš sēž centrālajās tribīnēs un steidz vienīgi pirmais pacēla roku, ka nodarbojas ar sportu, jau ticis pie pēcnācēji. Sports tātad sekmē dzīvi dažādās frontēs.
Tikmēr Tupac Šakūrs ar dziesmu See No Changes. Nu, mēs redzam izmaiņas gan, bišķiņ kustās uz priekšu. Bet šito dziesmu dzirdot, joprojām vienmēr smaids miersējā. Protams, jā. Five more, Andre. We are with you. 5 more. Just do it. Un šie vēl 2 gājieni ir Gvatemalas pārstāvim. Yeah, un Andrejs ir. Dodam aplausus. Make some noise for Andrej Kaliniņš from Ukraine. He has finished the circle of hell. Un uz finišu dodas arī Gvatemalas pārstāvis. We still have participants from Guatemala. Make some noise for him. Going all the way from Guatemala here to compete in the Street Workout Power and Strength World Championship. Šķiet, ka tas viņam ir pēdējais gājiens šajā uzdevumā. Ja Dante rakstīja par 9 elles lokiem, tad šeit pasaules čempionātā ielu vingrošanā īstus elles lokus un pārbaudījumus piedzīvo dalībnieki no cik māru valstīm? No 22 valstīm. No 22 valstīm. Un tie nav tepat Baltijas kaimiņi sabraukuši. Mums pat ir viesi no Hongkongas. Un tos mēs redzēsim jau nākamajā skrējienā. Kā arī šobrīd trešā skrējiena priekšsacīkstes Gvatemalas pārstāvis cīnās par savu rezultātu. Я попрошу Данилу Кузнецова прийти ко мне. Gvatemalas pārstāvis arī sāk pēdējo uzdevumu. Uztaisam aplausus! Aplaudējam. Make some noise for our Guatemala friend. I think we can make some like a motto hashtag for the next championship, saying like welcome to the hell. Welcome to the hell. I really hope it's not gonna rain. Un pēdējie vingrojumi Gvatemalas pārstāvim ar pēdējiem spēkiem burtiski. Viņš cīnās, bet nepadodās. 5 more. One, 2, 3. Come on, let's go, come on! Two more. You can do it.
Let's go. Only 2 more. One and the last one. Applause. Yeah. And we continue with our next run. Okay, judges, take your places. And okay. So, our 4th run in Street Workout Pound Strength World Championship in strength category is Ferenc Dobozi from Hungary. Make some noise! Ferenc Dobozi no Ungārijas. Next one, representing Poland, is Maksim Ryzhnik. Make some noise! Stiprais polis Maksims Ryzhniks. Ar citu, Maksims ir viens no pretendentiem uz uzvaru, es tā pateikšu skaļi, vai klusu. Bet nu mēs redzēsim, kā tas džeks ies uz priekšu kā tanks. And all the way from Hong Kong, it's Chang Chin Man. Make some noise! Un mērojas pavisam tālu ceļu no Hongkongas. Chang Chin Man. Iespējams, tas viņam ir pirmais Latvijas apmeklējums. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. What you want, short, what you need. What you need? My next one game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed. Nu, ko? I'm all the way up. Tiek sagatavot trase, un šis būs jau 4. kvalifikācijas skrējiens. Man citu aizdomas, ka šitie džeki spridzinās, ka šitas būs tūlīt kaut kas. Nu, no Maksima es tiešām gaidu reāli tādu izrāvienu. Un arī pārējie, es arī nezinu, ko gaidīt no aziātiem, jo aziāti sāk ļoti nopietni dominēt ielu vingrošanas freestylā, iespējams arī spēku kategorijā. Redzam arī Ungārijas pārstāvu apņēmība. Viņam uzvedas burtiski koncentrējoties piešas kopā. Okay, participants, are you ready? Ready? Judges, are you ready? Okay, 3, 2, 1, go! Un Maksims Ryzhniks pa vidu. Šobrīd perfekti izpilda pirmo uzdevumu, uz ko iepriekšējās kārtās mēs redzējām. Un Hongkonga, jā? Redzat, jā? Jā, šitam būs tuliņ. Un arī Ungārs izskatās, ka ir spēcīgs, vienkārši viņš tuliņa. Un tuliņ viņš viss panāks. Nu, prieks skatīties. Tāda fināla jau cienīga cīņa. Un interesanti, ka Maksims zem tā džemperīša izstājās tāds pavisam maziņš novilka džemperīt un pēkšņi palika par tādu normālu trīsdaru skapīti. Par normālu keyboardu, ja? Jā. Un arī skatītājiem vairāk sanākuši droši varam kāpt tribīnēs, tur veids tik traki nebūtīs. Sēžot blakus viens otram varēsim sasildīties. Un šodien mēs vērojam pasaules čempionātu ielu vingrošanā. Maksims vispār neatstājās. Nu, ok, labi. Tagad apstājās, bet viņš skaidrs zina, ka viņam ir jātiek finālā. Es domāju, ka viņš nevis nogura, bet viņš sāka domāt, pagais izslēdz mājās gludeklu vai nē. Jā, tā varētu būt. Un Maksims jau devies 3.
piedalīties šajā uzdevumā. Tikmēr mazliet iestrēdzis ir Ungārs. Make some noise for the participants. Uztaisam troksni, tātad te ir vairāk latviešu. Uztaisam troksni visiem dalībniekiem. Ferenc, you can do it, we believe in you. Bet tas ir jocīgi. Es skatos, nu viņam taču viss ir. Musīši ir, kramtas ir un nevar uztaisīt tīrus pietiskos piegājienus. Kas tur ir pa joku? Nu, tas ir pasaulē sarežģītākais tāds ielu vingrošanas elements vissarežģītākajā iespējamā formā. Jo tad, kad tev pieliek šitādu sieniņu, tu nevar aizcelt ar kāju, tu nevar paņemt nekādu inerci. Tas ir sarežģīts. Nu, nav svarīgi, cik tu muskuļots esi, tur ir baigiem krampim jābūt. Nav tik viegli, kā redzam, uz Ungāra piemēra, ka nemaz netiek tik ātri. Un kaut gan tas Andrejs, kurš bija no Krivoja Roga, ja? Viņš nav nemaz tik muskuļots. Viņš uztaisīja tīru un ātri. Jā, nu, te ir ko studēt, te ir ko mācīties. Ja jūs skatītāji vēlaties arī kādreiz piedalīties ielu vingrošanas sacensībās, tad jāsāk ar skatīšanos. Pasaules čempionāts tas ir jau ļoti augsta latiņa. Šeit pat blakus notiek arī tautas klases sacensības, kur arī vērojams freestyles. Un šīs dienas laikā mums būs iespēja redzēt arī spēka trīscīņu. Tā būs nedaudz vēlāk. Šobrīd ir izturības disciplīnas kvalifikācijas 4. skrējiens. Nu, ko, paskatieties, Maksims ir atrāvies, bet mūsu Hongkongas draugs, arī, tā teikt, mīnus papēžiet. Nemaz nav gatavs padoties. Skatītājs, ar citu es jums var pateikt, ka sēžot tribīnēs, tur nebūs tādas vējš, jo tas vējš ir tieši mugurā, un jums ar citu tribīnēs sēžot būs daudz siltāk un ērtāk. Un sēsties tribīnēs mēs varam pilnīgi droši, jo šeit pasākums tik ātri nebeigsies. Tik ātri nebeigsies. Visas dienas garumā mēs atklājam Eiropas sporta nedēļu. Un šobrīd ticis tālāk ir arī Ungārijas pārstāvis. Ļoti pārliecinoši pietupienos, bet tikmēr Maksims un Hongkongas pārstāvis Čungčin ir vienlīdz tālu tikuši. Bet te nav nekādi joki, pušīt novāc savas joks, mans drēbis pārāk tīris esmu. Es jau vēlu saskarēt no simtus, mēģinot noķert sakni, jo es zinu, ko es gribu un esmu hajā par dzīvi. Netiks viss sarežģīt, viss, ko mums vajag, ir vienlīdzība. Es, pakaļ savam saknim. Ja tu man piedāvājiet iedzēt... Ko, tur jau īstenībā izskatās, ka jau sākās cīņa Polija pret Hongkongu. Maksims pret Čungčin. Kā jau es minēju, ielu vingrošanas freestyle kategorijā Āzijāti ļoti strauji sāk ieņemt līderējošās pozīcijas. Un Čungčin nav vienīgais dalībnieks no Hongkongas, ko mēs šodien redzēsim. Arī vēl turpmākajos skrējienos būs gan Polijas pārstāvis, gan Hongkongas pārstāvi, gan arī viesi no Itālijas un no Krievijas. Labākie no labākiem.
Bet tikmēr Maksims jau ir devies priekšpēdējā disciplīnā. Viņu mēģina dažādi uzmundrināt. Viņa dāma, arī viņa iespējamais konkurents no Portugāles. Roči, Misters Roči. Bet tikmēr arī Hongkongas pārstāvis jau ir finālā. Īpaši neiespringstot, bet ļoti koncentrējoties uz uzdevumu.